Šoreiz rubrikā nepiedarošiem ieeja aizliegta viesosimies kinoteātrī. Kāds varētu jautāt, kas tad tur tik īpašs un kurš tad nav bijis kādreiz uz kādu filmu? Tad, ziniet, šoreiz viesosimies pie profesionāļiem kinomehāniķiem un uzzināsim, kas slēpjas aiz šīm melnajām durvīm. Kā redzat, rakstīts skaidri un gaiši tikai personālam. Labdien! Labdien, labdien! Kur tad mēs esam atnākuši šodien? Jūs esat atnākuši uz Forum Cinemas, kinoteātri aparātu telpas. Jūs atradīsieties 3. stāvā, galvenā vieta, kur viss notiekas. Īstenībā šitā vietā mēs varam redzēt visas projektori, ko viņi darā. Visi digitāli, gan 35 mm projektori, ja? Un tagad šitajā monitorē sēžu un skats, kas notiek kinoteātrī īstenībā, visas tehniskas lietas. Kurā zālē iet, teiksim, filmā, kurā zālē iet traileri. Īstenībā šeit ir galvenais kontrols punkts, ja? Viens no galvenajiem kontroliem punktiem. Ja? Un tagad mēs redzam, ka 11. zāle mums iet jauna Spielberga filmu War Horse. Ja? Tagad es vienkārši gribēju pārbaudīt, kā viņš iet un cik, teiksim, iet līdz seansa beigām man vajag zināt, ja? Un te ir radīts, ka 75 minūti, ja? Te ir 10. zāle, un, teiksim, jūs tagad redzēsiet, kā pilnīgi automatiski režīma aizgāja seans, ja? Kas notiekas? Šitā iekārta sauc ploters, uz kuru, teiksim, uztīta visa filma, ja? Un galvenais brīnums ir šeit iekārtai, neiedzinoties kaut kādām tehniskām lietām, ka tā filma visu laiku ir gatava radīšanai. Viņu nevajag partīt tā, kā bija agrāk laika, ja? Viņš pilnīgi sev regulē, ja? Pēc tam viņš iet uz projektoru, ja? Un te ir projektors, tas ir galvenais elements visiem tiem projektoriem. Kas te notiekas? Tur ir iekšā ir xenon lampa. Šeit ir speciālais mehānisms, kurš pārveido visi tie neparvietotie kadri uz kustīgiem bildēm, ja? Īstenībā. Te arī ir ne tikai bildi viņš formulē, bet arī skāņu. Šeit ir atrodas skāņi visāds iekārtas, ja? Filmas vēl joprojām uz kinoteātri nākšu, lentes tādā formātā, sadalīta, jā, sadalīta pa daļām. Tātad, no šitām lentēm sastāv visa filma. Parasti šitas ruļas ir 6. Vai, teiksim, Titaniks, kad mums bija, ja? Mums bija 10 rulli. Sapratiet, un viens rullis iet īstenībā tikai 15 minūtes. No 10 līdz 15 minūtēm viņš iet, ja? Ko ar viņiem vajag darīt? Viņus vajag salikt pa daļām. Te ir rakstīts daļās, ja? Un mums ir filmas montāžnieces speciālists, kurā nāk 6 no rīta, un viņā visas jaunas filmas montēja uz šitam montāžas galdam. Ko mēs darām? Mums vajag pareizi nogriezt, ja? Vienu un otro galu. Bet filmas un traileri mēs limējam vienā tā pašā, teiksim, tehnoloģijā. Šitā likam limlente no vienas puses un no otrās puses. Un tagad mēs varam to, teiksim, izdarīt viena ruļļe. Apmēram šitā. Tas iet uz ekrāna, jā. Un tie mazie, te ir subtitri, ko jūs redzējat uz ekrāna. Tagad Andrejs jums pastāstīs par jaunam mūsdienīgam tehnoloģijām. Ja? Un kāda tā atšķirība no šitām ruļļiem un no šitā dzelzs? Te ir cietais disks, ar kuriem mēs lādējām filmas, ja, digitālās, ja. No šitā diska principā sanāk visi tie 6 ruļļi, kas Sergejam bija, ja, sanāk uz vienu disku. Ja. Ar to tehniku mēs varam operēt ne tikai filmas, mēs varam rādīt arī operas translācijas, kas pie mums ir ļoti iecienītāji, cilvēki iet uz viņam patīk, ja. Šitā koferi atrodas visā filmā, jebkurā filmā, ja? Šitās koferis mums sūtas filmās, ja? Tur atrodas tas cietais disks, ja? Kā viņš izskatās, ja? Tā kā tāds valsts noslēpums. Tā kā valsts noslēpums, jā, tā kā svoj ядерный чемоданчик, ja? Tikai salīdzinu šito ēku, piemēram, pēc kaut kādas, nezinu, Londonas metro, kurš iet katru dienu, bez sestdienas, svētdienas.
no rīta līdz vakaram, jā, un praktiski retos gadījumos gandrīz tas ir kā izņēmums, kaut kāds apstājās, jā. Mums visu laiku iet seansa. Nu, lūk, tagad visiem skaidrs, kā tad rāda filmu un ko tad dara šie cilvēki, kas mums parāda šo filmu, kā tas viss izskatās. Nu, aizkulis tiešām bija pavisam interesants, bet šobrīd laiks ļoti labai filmai. Patīkam skatīšanos!